Šodien pagatavosim lieldienu piesvienu desertu. Tagad mēs izmantosim želatīnu. Mēs krūzē izsvērām, ielikām visu želatīnu no paciņas. Tagad mēs pieliksim 50 gramus ūdens. Nekas. Tagad želatīns uzbrīs apmēram 10 līdz 15 minūtēm. Sagriežam citronu. Tagad iespiedīsim citronu šajā. Tagad attaisīšu kulinārio piesvienu un pielikšu ļotā. Bet sarežģīt attaisīt šo. Nav sarežģīt vienkārši. Es pilnīgi attaisīju šo kulinārio piesvienu ar nazi. Tagad pielikšu visu kilogramu klāt. Šādi. Labi. Es cerēju vienkārši, ka viss iznāk tādā. Izskatās, ka man jāizmanto karoti. Tagad pielikšu citronu sulu. Un tagad arī pieliksim 3 karotes ar pūdercukuru. Tagad visu samaisīsim kopā. Ļoti ātri samaisījās. Jā, šis daudz vieglāk nekā cits deserts. Iznāk, ka 3 karotes pūdercukura nav pietiekami maz. Tad pieliksim vēl vienu. 2. Labi, 2 vēl. Tad iznāk, ka vajag nevis 3 karotes pūdercukuru, bet 5. Es vienkārši gribēju pateikt, lai zinu. Tagad mēs saputosim 1 litru saldo krējumu. Tagad laiks putot. Tagad mēs arī pieliksim cukuru, pūdercukuru. Un tagad turpināšu. Mēs tagad kausējam želatīnu ar karstu ūdenspeldi. Tad, kad taisu ūdenspeldi, ir ļoti svarīgi, ka
neliec ļoti ātri, jo, ja ļoti ātri ieliec to karsto ūdeni, tad, var sašķīdīt stikla krūze, kurā, jā. Tagad mēs pieliksim putu krēmu pie šī pārējā šajā bļodā. Paldies! Tagad mēs visu to kopā samaisīsim. Un tagad mums ir jāpielej želatīns un ātri jāmaisa, kamēr to pieliekam klāt. Un tagad mēs pieliksim masu bļodiņās, lai sacietētu pa nakti. Un vat tā. Mēs esam salikuši 4 bļodās, un pārējo saliksim pēc kādu brīdi. Un tagad mēs pielikam aprikozi, pusi. Nekas. Viss būs labi. Un tā izskatās pēc olas. Priecīgs Lieldienas!